Labdien! Šodien mūsu studijā ir Linda Sīle. Linda daudziem jaunajiem Latvijas iekšējiem auditoriem pastāsta un dalās pieredzē, kas tad ir iekšējais audits, kāda ir tā būtība, kādi ir procesi, kas ir tas, ko vadība sagaida no iekšējā audita. Tāpat Lindai ir plaša pieredze risku vadībā, ar kuru viņa arī labprāt dalās, gan rakstot rokas grāmatu, gan arī apmācot citus kolēģus un jaunos speciālistus. Linda ir LMT iekšējā audita daļas vadītāja, un ņemot vērā šo pieredzi gan iekšējā auditā, gan risku vadībā, tad šodien arī mūsu saruna būs par to, kā iekšējam auditam sadarboties un vai sadarboties ar risku vadību. Sveika, Linda! Sveika! Paldies liels, ka tu atradi laiku un atsaucies mūsu uzaicinājumam. Un tas, ko šobrīd es redzu, un arī es domāju, mēs visi redzam, ir šī tendence, kad iekšējais audits un risku vadība ienāk organizācijās, un tas ir arī dažreiz diezgan izaicinoši. Un arī tas jaunais solis, pirmais solis tajā risku vadībā ir tas, kas dažreiz izdodas labāk, dažreiz izdodas sliktāk. Varbūt tu vari padalīties, kāda tad ir tava pieredze, kā ir uzsākt organizācijai risku vadību no nulles? Risku vadība jau notiek ikdienā. To dara katrs darbinieks, katrs struktūrvienības vadītājs, augstākā vadība, viņa jau ikdienā riskus vada. Vai tur ir iekšējais audits vai nav, jo tie negatīvie pārsteigumi, tā mērķa sasniegšana tomēr piespiež tos riskus tā kā laicīgi vadīt un tās ietekmes mazināt. Bet ja mēs runājam par tādu risku vadību tā kā funkciju, kad mēs vēlamies to vadīt kaut kā dokumentēti, strukturēti, metodiski, pēc noteiktas metodikas, tad tas jau iegūst citas aprises. Un tad ir, protams, tas lielākais izaicinājums uzsākot vai varbūt arī jau attīstot tālāk, ir saprast to, kā to izdarīt jēgpilni, lai nav pārāk lieka birokrātija, kā to nonāk pie tā rezultāta, ka tie riski tiešām tiek samazināti, kad ir mazāk to negatīvo pārsteigumu. Tur ļoti daudz, kas ir atkarīgs gan no tā cilvēka kompetencēm, gan abās pusēs, gan risku vadītājs, kas to visu tā kā kurbulē, gan varbūt otrā pusē no struktūrvienību vadītājiem, cik viņi ir gatavi atklāt to informāciju, dalīties, paši domāt un veltīt tam laiku. Jo ja jau mēs ikdienā esam aizņemti ar kaut kādu ugunsgrēku dzēšanu, visu laiku strādāt pie kaut kāda problēma novēršanas un neatliek tā laika padomāt, kā tos riskus novērst nākotnē, ja mēs runājam par situācijām, kuras vēl nav notikušas, nav laiks sagatavoties. Un tad ir tā laika veltīšana tam ļoti svarīga. Kā tev šķiet, kas ir tā galvenā pievienotā vērtība, ko var sagaidīt no ieviestas risku vadības, tad, kad organizācija ir nolēmusi, ka dodas tajā virzienā? Tas iegūms ir tāds, ka mums ir skaidras vietas organizācijā, kur mēs vēl neesam tik gatavi uzņemt tādus lielākus apdraudējumus vai kaut kādus triecienus no ārpuses, vai arī no iekšpuses kaut kādus satricinājumus. Mēs tā kā prognozējam tādus diezgan ticamus riska scenārijus, bet mēs neesam viņus tā kā izstaigājuši, iedomājušies, kāds varētu attīstīties, kāds varētu notikt. Ja mēs labi atceramies nesen krīzes, visi, ko pārdzīvoja ar Covid epidēmijas plašiem apmēriem, šobrīd tas viss notiek ar kiberdrošības jautājumiem. Ja? Ir dažādi riski scenāriji, un kur mēs esam vai neesam gatavi. Tā ir tā atbilde, ko risku vadība var iedot. Ja mēs tad skatāmies uz tādu situāciju, kad jau risku vadība ir ieviesta uzņēmumā, kāda ir tad tā sasaiste ar iekšējo auditu? Kā tad risku vadībai sadarboties ar iekšējo auditu? Iekšējais auditors un risku vadītājs, tādā manā skatījumā, ir divi profesionāļi, kuri savā darbībā abi izmanto riska informāciju. Un mēs viņu izmantojam dažādiem mērķiem, dažādos brīžos, dažādos kontekstos. Risku vadītājs vairāk mēģina identificēt, novērtēt, eskalēt riskus, lai, notiek tālāk tāda rīcība ar viņiem. Un tūlītēji rīcība, viņam ir tādas epizodiskas vietas, kur viņš tā kā piesaistās tajās riskantajās vietās. Savukārt iekšējais auditors tā kā iet un arī
kādā tēmā pētot, analizējot, var uzdurties šādiem riskiem. Vai arī tieši otrādāk saprast to, vai tie jau iepriekš identificētie riski, vai viņi tiek labi pārvaldīti, vai tās kontrolas strādā. Ja mums vienmēr jāpieņem, ka kaut kas nenostrādās, ja, ka kaut ko mēs arī ne līdz galam izdarīsim. Un tas auditors, viņš var iedot tādu kontekstu tam visam. Un viņiem abiem sadarbojoties, man liekas, ka abi ir ieguvēji, un tā riska informācija ir tāda pilnvērtīgāka, izsvērtāka. Tā. Vai tu vari padalīties ar tādiem praktiskiem piemēriem, teiksim, kā iekšējais auditors var izmantot tad risku vadītāja to darbu vai noteiktos riskus? Savā praksē es vienmēr mēģinu organizēt to, ka mēs pastāvīgi apmainamies ar to riska informāciju, ko viņš ir jaunu uzzinājis, ko mēs esam jaunu uzzinājuši auditā, veicot vai kādās intervijās vai plānošanas procesos, vai kā mums ir gājis valdes sēdēs vai kādās padomas sēdēs, kur mēs piedalāmies, ko mēs esam jaunu uzzinājuši. Un tad mēs saliekam to informāciju kopā. Un parasti ir tā, ka risku vadītājs saka, nē, tas nav ticams scenārijs, ir bišķiņ savādāk varbūt nekā tu domā, jo viņš ir tā kā padomājis uz priekšu. Un mēs ar viņu no savas puses sakām, kā mēs to varētu pārbaudīt, ko analizēt, ko identificēt, tā kā plānu, un tā kā saliekam kopā, varbūt, ko darīsim tālāk, ko viņš varbūt attīstīs kādus riska scenārijus. Mēs no savas puses kādas kontrolas varbūt tur pievērsīsim uzmanību. Mēs runājam par reāliem scenārijiem, tā var vai nevar notikt. Varbūt, ja mēs runājam par strateģiskā plāna sagatavošanu, arī kā iekšējais auditors var izmantot riska vadītāja paveikto, ja tajā gadījumā, ja ir ieviesta šī risku vadība, tad, ka mēs skatāmies vai uz nākošā gada plāniem, vai arī varbūt uz tiem strateģiskajiem plāniem kaut kādam ilgtermiņam. Laikam jāsāk ir tādu plašāku bildi, kad manā pieredzē ir redzētas dažādas kvalitātes stratēģijas. Un ļoti atšķirīgas pieejas, iespējas izmantot šo dokumentu, kas saucās stratēģija, tālāk jau, teiksim, kaut kādos audita izvērtējumus, vai ko aizķeramies aiz tā, ka tie mērķi vēlreiz ir jāapstiprina pie vadītājiem, jāpārskata, vai viņi vispār vēl ir aktuāli, vai viņi ir izmērām, kas tieši ir jāsasniedz, lai ir kaut kādas lietas, kas ir iztūkotas, ko tad katra struktūra vienība darīs. Līdz ar to tas pirmais jautājums ir par to, vai stratēģija ir tik kvalitatīva, kad mēs vispār varam vērtēt riskus, un vai risku vadītājs var to savu darbu izdarīt, saprast, kas no tām, kuri tie mērķi netiks sasniegt un kādā mērā. Un savukārt es kā auditors eju un skatos, vai visi ir viņus sapratuši un reāli ka ir kaut kāda kontrols mehānismi, lai sasniegtu to mērķi. Ir kaut kādi plāni izveidot, ir kaut kāda uzraudzības atskaites izveidots, pat arī formulas dažreiz pārbaudam, kā viņi seko līdzi, vai tie ir tie pareizie rādītāji un tam līdzīgas lietas. Tā kā ļoti, ļoti dažādi var skatīties, bet tas galvenais ir saprast par to kvalitāti, tiem mērķiem. Kāda ir tava pieredze tad, kad tu gatavo pati savus nākošā gada audita plānus, tad tu arī ieskaties šajā risku vadītāja paveiktajā darbā, lai saprastu, varbūt, ko nākošajā gadā skatīties un ko auditēt? Labā praksa to paredz. Labā praksa, un arī es zinu to, ka tādiem profesionāliem padomas locekļiem arī, manuprāt, mācībās tieši to arī skaidro, ka ja reiz risku vadītājs ir ieraudzījis tādus riskus, tad kur pretī iekšējais auditors viņus auditēs? Un ja tie ir tie lielākie riski organizācijai, tad pretī ir jābūt tādai padziļinātai pārbaudē, vai mēs ar viņiem tiksim galā šajā nākamā gada laikā vai 2 gadu periodā, cik tas plāns ir tālu pārskatāms. Līdz ar to tur 1 pret 1 jābūt. Protams, ir lietas, ko mēs nevaram auditēt, varbūt par agru, varbūt nav īstais brīdis, varbūt tā tēma nav auditējama, ja tur nav ko mērīt, nav ko analizēt. Varbūt viss vēl ir negatīvs, bet mēs diezgan radoši mēģinām saprast, kā mēs varam to pārliecību dot, ka tie riski neiestāsies tādā apmērā, kā varētu iestāties, ja neko nedarīt. Un kā ir iekšējos auditos, tad, kad jūs dodaties iekšējā auditā, jūs arī vēlreiz apskatāties, pārunājat ar risku vadītāju, kas ir tās būtiskākās tēmas, būtiskākie riski, kas ir tie konkrētajā audita sistēmā vai audita jautājumā? Noteikti. Es vienmēr pārjautāju, kad mums ir tāds un tāds plāns, mums tās idejas ir tādas un tādas auditā konkrēts jautājums, tā kā skatīties konkrēts tādus riska aspektus,
vai viņam ir kaut kas vēl, ko būtu vērts vai nebūtu vērts, tā kā pārunājam to plānu. Ja mēs jau arī tajā savā audita plānā uzliekam tos riskus, varbūt pat saskaldītus jau tādās niansēs, tieši kurus aspektus mēs pārbaudīsim vai kādas tās konkrētās kontrolas, tā vienojamies, jā, pārunājam. Bet es jau arī uzdodu jautājumu, vai vispār ir vērts auditēt. Varbūt ir kaut kas tajā brīdī, kaut kas daudz lielāks un daudz svarīgāks. Jo mēģinam tā kā iedzīvināt arī to agile pieeju, ka mēs skatāmies, kas konkrētajā brīdī pirms konkrētā audita ir aktuāls. Okay. Un vai tu zini, varbūt kā risku vadītājs izmanto tavu kā iekšējā auditora darbu savā ikdienā? Visvairāk es tā nojaušu. Es tā neesmu tieši prasījusi, ko viņš visvairāk izmanto, bet es tā nojaušu pēc tiem jautājumiem, ko viņš uzdod un tām atbildēm, ko viņš paud, ka mēs viņam iedodam kontekstu. Ja viņš, piemēram, kādā procesā ir atradis risku un mēģina tagad saprast, kā ar viņu tikt galā, es no savas puses izauditējot visu to jomu, es viņam spēju izskaidrot, kādi ir papildus procesi, blakus esošie procesi, kurš par ko ir atbildīgs, kā sistēmas strādā, kā jau šobrīd notiek kontrola. Jo iespējams, ka viņam nav pilnvērtīga informācija par to, kā tas risks jau tiek kontrolēts vai vēsturiski tika kontrolēts, un tā viņš ir tā kā, tādā ceļa sākumā tajā analīzē. Un tad, jā, vairāk ir tas pienesums viņa izpratnē. Viņš ir labāk arī palīdzēt noteikt tās kontroles, kas varētu to risku tad noteikti mazināt vai spēt ierobežot. Viņam visvairāk, jā, tas palīdz tieši uz kontrolēm un to atlikušo risku izvērtēt, precīzāk novērtēt, jā. Varbūt tu zini, vai ir bijis arī tā, ka pēc tava audita tad mainās arī tas riska novērtējums. Teiksim, tas risks kļūst tomēr augstāks vai varbūt zemāks. Tad, kad tu esi arī iedavusi savu to kontekstu, savu to visu izvērtējumu, tad varbūt parādās, noteikti parādās arī kaut kādi citi griezumi konkrētajiem riskiem. Jā, tā ļoti precīzi izmērīt nevienmēr var, jo mēs radam ieteikumus audita rezultātā, un tad tas ir jautājums, kā viņas pēc tam ievieš, un kādā kontekstā un cik ilgā laikā viņas ievieš. Pēc katra tāda ieteikuma ieviešanas droši vien nepārmērīs, bet tādā ikgadējā ciklā, ka paskatās, kas ar to risku ir noticis, noteikti pienāk kāda kontrolas, un es pieņemu, ka to kontroļu stiprināšana ir par pamatu tam, ka samazinās tas atlikušais risks. Bet to es tā kā neesmu nekad pētījis, cik tieši tā ietekme ir. Es tikai redzu vairāk no tā, ka tie risku īpašnieki saka, ka ir forši, ka ir trāpīts un īstās lietas ir izdarīts un ir kārtība, kad vairāk ir tā pārliecība, ka tas risks ļoti minimāli maza varbūtība, ka viņš iestāsies. Vai tu zini kādas jomas, vai vari varbūt minēt no savas puses kādas jomas, kur tu saredzi, kur tā risku vadītāja un iekšējā auditora sadarbība ir tāda ļoti nozīmīga? Kā likums, lielākā daļa risku rodās pie izmaiņām. Pie jauninājumiem, jauniem projektiem, jauniem attīstības virzieniem, kaut kādām struktūrālām izmaiņām, reformām, visur, kur kaut kas tiek izmainīts vai rodas no jauna, tur tie riski ir daudz. Un tajā brīdī visiem ir tāda nesapratne, kas tagad notiks. Un tad ir pārmaiņas, tad ir jauni riski, tad ir teiksim, kaut kādi lēmumi, kas ir balstīti uz daļējas informācijas pamatu, jo ir tie nestabilie apstākļi. Un tajā brīdī, man liekas, ka mēs visvairāk par to runājam savā starpā, kā viņš varbūt no savas puses jums risku vadītājs ies un teiksim, vāks to risku informāciju par kādām tēmām, kuras tēmas viņš cels gaisā. Es atkal vairāk no savas puses skatos, kas tieši ir tā izmaiņa, un kā viņi izmērīt un kas mainās un kā to jauno kontrolas sistēmu salikt, tos pamatus sabūvēt. Bez visa tā, kad vēl ir vajadzīgs kaut kas papildus, izmainītai sistēmai arī vajag sistēmu. Jā, to taisnība. Noteikti uz tām izmaiņām tā sadarbība varētu būt tāda visciešākā, jo iekšējais audits un arī risku vadītājs varētu būt viens no pirmajiem, kas tiešām skatās, kas tad te var noiet greizi vai kas tad mums ir jāpilnveido tajā konkrētajā situācijā. Vai tu vari padalīties ar saviem tad pāris ieteikumiem, kā veidot šo labo sadarbību starp iekšējo auditu un risku vadību? Runāt. Tas ir jāatrod tīri cilvēciski kontakts.
saprast, cik regulāri, cik bieži vajadzīga tā informācijas apmaiņa. Tas ir atkarīgs no tā, kādā tempā mēs katrs strādājam. Cik tas ir komfortabli, cik bieži mainās tā informācija, ko mēs varam apmainīties. Es teiktu, reizi nedēļā kā minimums ir jāaprinājās. Tas ir diezgan ilgs jau periods, kad rodās jauna informācija, varbūt pat vairākas reizes nedēļā. Un ir jābūt tā informācijas apmaiņām gan par konkrētām lietām, gan vispārīgi, teiksim, ko mēs esam dzirdējuši, jo mēs arī, katram ir sava pieredze un mēs spējam ķert citādāk to informāciju. Tā kā tas ir viens, un otrs, aprunāties par sasniegumiem. Varbūt arī mēs esam tādi cilvēki, ko mēs stāvam malā no visas tās organizācijas dzīves, un tā uzmundrinājuma varbūt tā kā ir diezgan pamaz. Un ir forši, ka mēs varam apmainīties, un kad mēs esam atrodam tos kopējos saskars punktus un varam motivēt viens otru, ka šis ir svarīgi, šito tiešām vajag izdarīt, un varbūt šeit arī vajag paskatīties dziļāk. Tā varbūt izprovocējam vai ne uz kaut kādām tādiem papildus lietām, ko vajag papētīt. Tā profesionāli jau sadarboties. Linda, liels paldies par tavu pieredzi un par šo te labo ieskatu, kā iekšējiem auditam un risku vadībai sadarboties savā starpā, jo tas tiešām, man liekas, ir jautājums, kas kļūst aizvien aktuālāks un aktuālāks, par cik gan rodas jaunās iekšējā audita funkcijas, gan arī jaunas risku vadības funkcijas. Līdz ar to tas jautājums noteikti tiks skatīts vēl un vēl un vēl, lai gan šis jau ir tāds jautājumu loks, par ko runā man šķiet jau vairākus gadus, bet tās diskusijas joprojām turpinās. Paldies tev! Paldies par iespēju! Paldies visiem, ka klausījāties. Linda šodien labi iezīmēja to, kādā veidā risku vadība un iekšējais audits var sadarboties un ko tas var sniegt kādu lielu pievienoto vērtību faktiski katrai organizācijai, kas ir izvēlējusies ieguldīt abos divos šajos resursos. Ja jums ir kādi jautājumi vai komentāri, aicinam jūs sekot līdzi un rakstīt mums sociālajos tīklos, meklējot mūs ar vārdiem Audita akadēmija, vai arī ienākot mūsu mājaslapā un droši uzrakstot mums uz e-pasta adresi.